novēc pie tā, ka veselība īsti laba vairs nebija. Bija augsts asinsspiediens ļoti pie 200 uz 100 un arī citas dažādas problēmas. Gan bija šī vairodziedzera problēma, ka tika izoperēts vairodziedzera lielākā daļa. Un es meklēju alternatīvas, lai varētu sev palīdzēt. Jo tikai ar zālēm, kā arī varbūt mediķis, es sapratu, ka nevar līdz galam tikt galā. Tas ir viens, un otrs ir tas, ka šīs zāles būtu tad jādzer regulāri līdz mūža beigām, kas, protams, ietekmētu pārējos orgānus, un arī, man tas nebija pieņemams, ka man jātērē nauda visu laiku zālēm, jo zāles paliek arvien dārgākas, un tas arī tā kā turpinās, ka labas zāles ir patiešām dārgas, un mēs viņas, ja jālieto regulāri, tad 6 pensijas gados, tad tas ir ļoti, ļoti apgrūtinoši, lai varētu nopirkt visas